Piektdien akciju tirgus vēlreiz piedzīvoja karsto nazis viestā. Trumps ir atpakaļ ar saviem tarifiem. Tā kā sarunas ar Eiropu nekur baigi neprogresē, Trumps saka, ka viņš uzliks 50% tarifu visām Eiropas Savienības precēm no 1. jūnija. Ar Eiropu nepietiek, Trumps baida arī savējos, saka, ka uzliks 25% tarifu Apple ražotājām visiem produkcijai, kura ir ievesta no citām valstīm, kas nav ražota Amerikā. Tā viņš arī baidīs ir Walmartu, lai tas nepalielina cenas. Un var sanākt situācija, kad citi telefonu ražotāji var lētāk pārdot preci nekā pašmāju Apple. Tas ir vispār kaut kāds absurds likt tarifu konkrētam uzņēmumam. Tirgi norēģēja negatīvi, -2% primārketā, tā kā tirgi atvērās, saskrēja pircēji, gandrīz jau tur bija pozitīvi viss, bet tā kā ir garais vikends, jo pirmdien akciju tirgi ir ciet Amerikā, tad tomēr, lai nogaidītu vikenda brīnumus, tirgus tomēr palika negatīvs, bet mazāk nekā sākās. Akciju tirgus reakcija ir kļūsi mazāka uz šiem te tarifu jaunumiem, jo sākumā Trumps visus sabaida ar lieliem tarifiem un pēc tam piekāpjas, kā arī tagad tikko nesen notika, kad pagarināja šo te 50% tarifu ieviešanas termiņu līdz 9. jūlijam. Vai tu paspēji nopirkt dipu? Tas ir labi, ka līdz jūlijam, jo tas tad nesabojās otrā ceturkšņa finansu datu. Amerikā arī neliels skandāliņš, ka Trumps rīkoja vakariņas ar visiem tiem 200 lielākajiem viņa memekoņu pircējiem, kas skaitās tā kā koruptīvs pasākums, bet tā jau tagad ir ikdiena. Amerikas valdība kļūst arvien pozitīvāka par bitkoinu un iespējams apsvērs pat nopirkt kaut kādu bitkoinu, tas viss tur maziem solīšiem. Un šonedēļ būs liela konference par bitkoinu Vegasā, tā kā varbūt tas kaut kā sakustinās bitkoinu atkal uz augšu.